Daugavas novada sporta entuziasti pulcējās Svariņu pagasta sporta zālē, lai piedalītos galda spēļu turnīrā. Sacensības notika novusā un šautriņu mešanā, kurās piedalījās dažādu paudžu pārstāvi, kopumā vairāk nekā 20 dalībnieku. Atraktīvākie bija no Bērziņu, Svariņu un Ezernieku pagastiem. Galvenais moments – vajag popularizēt visas sporta spēles, un galda spēles, un sporta spēles, ja? Un novus arī, protams. Šodien varētu būt vairāk cilvēku. Šodien daži bērni no šeienes atbrauc spēlēt volejbolu uz darbu. Šeit populārs un florbols un volejbols. Šīs divas spēles. Dažreiz mēs spēlējam un šeit futbolu mazliet spēlējam, ja? Mazliet basketbolu. Man šodien veicās, un man arī patīk spēlēt, jo šī spēle ir, man patīk šī spēle. Cik ilgi tu jau spēlē novus? Varbūt 2 gadus, 3 gadus. Tu jau esi skaidru profesionāli, ja? Ne jau. Kāpēc citus draugus nesauc, lai vairāk būtu jauni? Nezinu, viņi negrib. Viņam neinteresē šī spēle. Arī Svariņu sporta zāles pārzinis atzīst, lai aicinātu jauniešus vairāk nodarboties ar sportu un veicinātu aktīvu dzīvesveidu, ir nepieciešams jauns sporta inventārs. Te vajag novusa, 2 tā apmēram. Vajag trenažori, bet naudu nav. Vēl kas ir grūti pateikt, ka mums nav kur stāvēt šī trenažora. Jā, augšā mums tur nav tādu vietu, daudz vietu, bet šeit mums tur ir tāda noliktava, bet tur nav logu. Arī nevar tā kāpēt. Mēs gribam, bet... Uzvarētāji saņēma medaļas un diplomus, kā arī organizatori saka paldies visiem dalībniekiem, kurus nespēja nobēdēt sacensību agrā rīta stunda.